rentgens stari, tas taču ir tik pašsaprotami. Tie ir tie stari, kas man pilnīgi nesaprotamā kārtā. Viņš tā kā iziet man cauri un atcerās, kas manī ir bijis. Un pēc tam tev to visu parāda. Kā tas notiek, man nav nejausmas. Rentgens bija tāds vīriņš, kurš izdomāja tādus starus, kuri mums palīdz redzēt cauri tam, ko mēs ar cilvēku aci nevaram redzēt. Supermens. Viņš mācīja redzēt? Rentgens starojums ir mīts. Nav tā. Tagad jau esam cilvēki mēs, un katram ir līdzi kāds akmens vēs, ko atsildīt, kam jāpalīdz. Tos visus kā bērniņus ņēmu es līdzi. Kas ir rentgens stari? Nu, to, es domāju, fiziķi vairāk vai mazāk būs izpētījuši. Bet nedomājiet, ka fiziķi ir izpētījuši pilnīgi visu. Fizikā ir pilns ar neatbildētiem jautājumiem. Tikai tā fizika jau ir ļoti stipri mainījusies, kopš sarakstīts mācību grāmatas. Un tāpēc es gribu jums, tieši jums, 30. aprīlī 5:00 CS valsts ģimnāzijā pastāstīt par fizikas 21. gadsimta lielākiem izaicinājumiem, kas sagaida mūs kosmosā, mikropasaulē un mums visapkārt, kad vienkārši fizikas likumi saliekoties kopā rada šo sarežģīto un krāšņo pasauli. Tiekamies cēsīs! Kādreiz bijām akmeņi visi mēs, un mums bija akmeņu dvēseles.